Būtu tā lieta vai tās pāris lietas, ko jūs noteikti aizbraukuši pastāstītu? Vakardienas lekcija par pasauli miniatūrā, kad stāstīja, kad sadalīja 100 cilvēkus paņēma no visas pasaules. Kas ir globalizācija? Es teiktu citādi, ka mēs šeit uzzinām, šodien uzzinām to, par ko citi runās un domās tikai rīt. Tā kā migrācija ir pieredzes stāsts un arī veģetāra veidojuma. Jā, lūdzu. Es, draugi, vienkārši ieteiktu sākt domāt zaļāk. Mācīties un strādāt kopā daudziem gudriem cilvēkiem. Tas man ļoti liela iespēja atstāja, cik cilvēkiem kādi ir apstākļi un ienākumi. Tas bija diezgan iespaidīgi, ka mēs strādājām grupās, mums arī darbojas atbilstoši tam grupai, un tad mums bija caur spēlēm, caur nenopietnu un nopietnu. Tā bija ļoti daudzveidīga un vienot un nezināju, kas būs tālāk. Ko no tā un kādā veidā vajadzētu arī citiem skolēniem uzzināt skolā? Reāli viņiem vajadzētu visu uzzināt, par ko mēs runājam. Tā tēma ir pietiekami dziļa, un viņa nav tā, kā visi zina, ka to izpasīja, ko darīt. Kaut ko tu izpasīji tā noteikti, bet apakšā ir diezgan dziļi, ka cilvēkiem ir nabadzīgi visi tas. Ko tad tāpat pētā tēšķi? Apakšā ir cilvēki, kuriem nemaksā par to, kur paši maksā, lai strādā. Piebilst, ka principā mēs skolās ņemam it kā visi šitie jaunie jēdzieni ņemti tikai kā definīcijas vienkārši. Ļoti švāku apskaidrojumu, jo, lai es kārtīgi saprastu šo visu, vajag ļoti daudz piemēru un tā kā šeit notiek. Tāpēc skolās tas, domāju, vajag. Manuprāt, vajadzētu, kā mēs šeit skatījāmies tās prezentācijas un tās filmies, un tie personīgās pieredzes stāsti par to Namībiju, par Šrilanku. Tādas noteikti vajadzētu vieglāk izprast par tēmu. Ka skolās tas ir vairāk nevis teorētiski jāstāv, bet jārāda praktiski. Piekrītu pušam par to pasaules miniatūru, bet tomēr arī jārāda filma, jo no katra no mums ir atkarīga tā tālāk, un bērni, šie mazi bērni viņiem piedzimst un mācīs saviem bērniem, kā un kas būs jādara. Par šito tēmu ir jāsāk runāt, jo mācīs sākuma skolā vai arī agrāk. Jo no bērnības iemācīt to, tad vieglāk to arī saprast.